Ar privātās un publiskās partnerības Ziedzeme atbalstu šovasar uzstādīts jauns rotaļlaukums Lielvārdē Raiņa ielā 11. Jaunās Šūpoles, Smilšu kaste un Slitkalniņš kļuvis par būtisku sastāvdaļu lielvārdiešu jaunākās paaudzes ikdienā. Tad, kad ir saule, mēs zem Slitkalniņa ejam. Tur ir tāda kā būdiņa apakšā. Jā. Tā kā jums tā kā piemērots, jūs te visu dienu varētu pavadīt. Jā. Kur pirms tam gājāt vai uz kurām vietām? Pirms tam mums tur ir tāds koka laukumiņš, un tad vēl mums tur pārkrāsē, tur arī mēs gājām mums pie mājas. Bet šitas pagaidām ir top 1 jums, ja? Jā. Liels paldies, jo bērnam tiešām ir kur nodarboties, gan paspēlēties, gan Smilšu kastē. Tā kā dzīvojam šitajā pašā mājā un nav nekur tālu jāiet. Jauni bērnu rotaļlaukumi, labiekārtotas vietas un labdarības pasākumi ir tikai daži no pierādījumiem Lielvārdes novada iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitātei. Projektu realizēšanā tiek izmantotas ne tikai Eiropas Savienības struktūra fondu sniegtās iespējas, bet arī vietējā pašvaldība. Tieši šogad nevalstisko organizāciju iniciatīvas veicināšanā mainīta kārtība. Katrai nevalstiskajai organizācijai, lai atbalstītu viņas tās aktivitātes un stimulētu viņu to darbību, atbalstiem ar konkrētām naudas summām. Šajā gadā mēs sapratām, ka tas nav tas labākais variants, labāk ir izsludināt un projektu veidā, ja, lai šīs nevalstiskās organizācijas raksta konkrētus projektus, ja, un tad pastīties izvērtēt, cik katrs konkrēts projekts aptver lielu iedzīvotāju daļu un kāda viņam ir tā atdeve. Jo tad, kad jāraksta projekts, tad tā doma ir daudz radošāka un viņa tiek varbūt realizēta uz lielāku iedzīvotāju skaitu, nekā ja iedot konkrētu naudu un viņa vienkārši ir jāiztērē. Konkurss nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumu piešķiršanai noslēgsies 15. jūlijā. Projektu pozitīvas realizēšanas gadījumā pašvaldība atbalsts turpinās arī nākamajos gados. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogaš televīzija.